smēķētājām dzīves ilgums ir vismaz 10 gadus īsāks, un 10 gadus agrāk viņš saslimst ar savu pirmo hronisko slimību. Uzskata, ka hroniska obstruktīva plaušu slimība attīstās aptuveni 1/4 daļai smēķētāju. Cigarešu smēķēšana ir viens no tiem veidiem, kā šos te negatīvos gēnus ieslēgt un tad radīt pakāpeniski šo slimības attīstību. Tomēr, diemžēl, viens no spēcīgākajiem ietekmējošiem un riska faktoriem, kādēļ šim te auglim plaušas neattīstās, ir mātes smēķēšana grūtniecības laikā. Labāk nesākt smēķēt, jo 80% smēķētāji viņi atzīst, ka labāk nebūtu sākuši. Labdien! Esmu doktors Māris Bukovskis, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētais profesors, premium medical ārsts, klīnikas ārsts, pneimonologs un pirmās Latvijā un Baltijā organizētās premium quit smēķēšanas atmešanas programmas iniciators. Šodien, atšķirībā no iepriekšējām reizēm, es būšu viens, jo mēs runāsim par plaušu tēmu, kurā es uzskatu tomēr par speciālistu, par tēmu, kura man ir ilgus gadus interesējusi, un kas varbūt nodemonstrē to, kā zinātne, kā izpēte, izmantojot pareizas un precīzas metodas, būtībā mums nodrošina iespēju nonākt pie tādiem ļoti pārsteidzošiem un patiesiem secinājumiem. Otro podkāstu, kas bija veltīts smēķēšanas atmešanas motivācijai, mēs sākām ar rindām no Jāņa evaņģēlija. Šodien varbūt es izvēlējos rindas no 2. Mūzes grāmatas 20. nodaļas. Tātad es, tavs kungs un dievs, esmu dedzīgs dievs, kas pie tiem, kas man ienīst, piemeklē bērnus par tēvu grēkiem līdz 3. un 4. augumam. Tātad, kāpēc un kādā sakarā mēs šeit piesaucam šo iedzimto grēku, mēs noskaidrosim turpmākās pusstundas laikā. Tad paskatīsimies, kā tas notiek no paša sākuma. Būtībā plaušu attīstības sākās jau pirmajā grūtniecības trimestrī. Tie ir pirmie 4 grūtniecības mēneši. Un attīstoties auglim, mēs būtībā varam ļoti labi novērot, kā tad attīstās plaušas. Tad paskatāmies uz šo te attēlu, kas ir aiz manīm. Tad būtībā mēs varam monitorēt, kā bērns attīstās, veicot ultrasonoskopisku izmeklēšanu, kas patiesībā ir rutīna grūtniecības laikā, un izmērīt tā saucamo plaušu augšanas indeksu. Tad būtībā, ko mēs redzam šajā attēlā, mēs redzam ar sarkanu līniju ir apvilkts aplis ap krūškurvi, un attiecīgi aplītis iekšpusē ap sirdi, un attiecīgi šis te plaušu indeks ir šī starpība, starp laukumu kvadrātmilimetros, 1000 kvadrātmilimetru, starp šo te kopējo krūškuri laukumu un attiecīgi atskaitot šo te sirds laukumu. Piedzimstot, plaušas nav pabeigušas savu attīstību, viņas turpina augt un attīstīties, un būtībā tas turpinās meitenēm, sievietēm līdz pubertātes vecumam, bet interesanti vīriešiem tas notiek ilgāk, līdz 24, pat 25 gadu vecumam. Un turpmāk dzīves laikā, kā mēs redzam šajā te grafikā, šie te rādītāji pakāpeniski sāk samazināties. Tad ko mēs redzam? Ko nozīmē FEV1? Tas ir forsētais izelpas tilpums pirmās sekundes laikā. Tad gaiss, ko cilvēks izpūš maksimāli straujas un spēcīgas izelpas laikā, izteikts litros. Loģiski, tad vīriešiem plaušas ir lielākas, attiecīgi, šie rādītāji ir lielāki, grafika augšējā daļa, un sievietēm mazāk. Kas tad notiek smēķētāju plaušās? Tad kaitīgo faktoru ietekmē, attīstās iekaisums pacienta elpceļos, bronhos, attīstās hronisks bronhīts.
Vēl būtiskāk ir, ka šis iekaisums lokalizējās sīkajos elpceļos, attīstās tā saucamais bronhiolīts, kas nosaka šo te plaušu funkcijas samazināšanos lielā mērā, un noārdās arī alveolu sieniņas, attīstās tā saucamā plaušu emfizēma. Būtībā pacientam rodās slimība, ko sauc par hronisku obstruktīvu plaušu slimību, jeb saīsinājumā, kas ir mazliet tāds amizants un uzjautrinošs hops. Ja, tas nav, ka kāds palicās uz augšu, ja, bet tas ir slimības saīsinājums. Uzskata, ka hroniska obstruktīva plaušu slimība attīstās aptuveni 1/4 daļai smēķētāju, un to lielā mērā nosaka ģenētiskā predispozīcija, tad iedzimtība. Klīniski šī slimība izpaužās ar klepu, ar krēpu izdalīšanos, un attiecīgi pacientiem ir ļoti raksturīgs progresējošs elpas trūkums fiziskas slodzes laikā. Tad pacients ar smagu slimību būtībā bieži vien ir minimāli kustīgs, ja, piemēram, uzkāpt 1. vai 2. stāvā, tas rada izteikti elpas trūkumu un liels problēmas. Un šis elpas trūkums lielā mērā ir atkarīgs no plaušu funkcijas, ja, ko mēs atkal redzam šajā nākamajā grafikā, kas pacientiem, kas smēķē, un kam ir šī ģenētiskā noslēdz, šī iedzimtība samazinās straujāk nekā veseliem cilvēkiem. Tad cilvēki, ja, šo ģenētisko faktoru, es pieminējuši epiģenētiku, pa kuru mēs runāsim arī tālāk, uz cigarešu dūmiem reaģē dažādi. Un mēs redzam dažādas šīs atšķirības trajektorijas. Ja? Tad mums ir slimi smēķētāji, kuriem ir plaušu funkcija zemāka, mums ir pēdiņās veseli smēķētāji, ja, kuriem šī plaušu funkcija daudz neatšķirās no veseliem nesmēķētājiem, lai gan arī šeit šis vidējais rādītājs ir mazliet zemāks. Tad vienam pacientam, piemēram, 75 gadu vecumā, šie plaušu rādītāji varētu būt tikai 50% no normas. Citam šo te ģenētisko faktoru ietekmē 55 gadu vecumā varbūt jau 25%. Nu, reāli savā klīniskajā praksē zemākie rādītāji, ko es esmu redzējis pacientam, ja, patiesībā ļoti dramatiski skaitļi, ja, tas ir aptuveni 8%. Iedomājieties, kā ir dzīvot ar 8%. Tad tā nav dzīve nekāda medusmaize. Būtībā organismam iznāk izdzīvot pastāvīgi skābekļa bada apstākļos. Tad praktiski minimāla fiziska slodze rada jau izteiktu elpas trūkumu. Un, ja uzmanīgi ieskatīsieties grafikā, tad jūs ievērosiet, ka arī šiem veselajiem smēķētājiem līkne atrodas nedaudz zemāk zem šīs nesmēķētāju līknes. Savukārt, atgriežoties pie šiem te hroniskas obstruktīvas plaušu slimības pacientiem, tad slimajiem smēķētājiem, ja jūs uzmanīgi ieskatīsieties grafikā, tad jau pašā sākumā viņi atrodas mazlietiņ zemākā starta pozīcijā. Ja, tad šajos te 15, 20, 25 gadu vecumā. Un, lai noskaidrotu, varbūt, ko tas nozīmē, tas, manuprāt, ir pats interesantākais, mums ir jāatgriežas atpakaļ agrā bērnībā vai pat laikā pirms dzimšanas. Daudzi faktori var ietekmēt plaušu attīstību augļu attīstības periodā. Tomēr, diemžēl, viens no spēcīgākajiem ietekmējošiem riska faktoriem, kādēļ šim te auglim plaušas neattīstās, ir mātes smēķēšana grūtniecības laikā. Tātad gan aktīvā smēķēšana, gan, diemžēl, arī pasīvā smēķēšana, lai gan mazākā mērā, gan arī pārējie nikotīnu saturošie produkti būtībā var negatīvi ietekmēt šos te procesus. Tad šeit ir vēl viens iemesls aizdomāties smēķētājiem, īpaši tiem, kuriem ģimenē ir gaidāms pieaugums. Nu, un, attiecīgi, ja ir vai nav iespējams atteikties no nikotīna, tad varbūt izvēlēties kādu alternatīvu bezdūmu produktu.
Arī priekšlaicīgi dzimušiem bērniem plaušas nebūs pilnībā attīstītas, ja, un mēs šeit redzam, ja, šis te plaušu indeks būs zemāks priekšlaicīgi dzimušiem bērniem un ir pārliecinoši pierādīts, atkal balstoties uz šiem te pētījumu lielajiem zinātniskajiem datiem, tad notiek vairākas negatīvas lietas. Nu, pirmkārt, šis te jaundzimušais būs vairāk predisponēts saslimt ar kādu elpceļa infekciju, īpaši agrīnajā periodā. Un otrkārt, tas noved pie dažādām slimībām, kas izraisa plaušu vai elpceļa obstrukciju, jeb nosprostošanos. Tātad bērns slimos biežāk ar elpceļa infekcijām, ar vīrusu infekcijām, un ar daudz augstāku varbūtību var saslimt ar pneimoniju, plaušu karsoni. Un jo tas notiek agrākā vecumā, jo būtībā, diemžēl, šī kaitīgā ietekme ir izteiktāka. Tad plaušu elpceļu attīstība šajā laikā tiek būtiski aizkavēta. Un šeit mēs nonākam pie tāda burvju loka. Tad mazas plaušas, biežākas slimības agrīnā vecumā, jo biežākas slimības, tad jo vairāk aizkavējās šī elpceļa un plaušu attīstība. Tad kā vecajā reklāmā par vitamīniem, ja, kur ērglis jautā zvirbulītim, ja, kāpēc tu tāds maziņš? Nu, tāpēc, ka bērnībā daudz slimoja. Un tālākā dzīvē arī šie apstākļi patiesībā ir ļoti nozīmīgi. Tad, ja zīdainis turpina dzīvot nelabvēlīgos apstākļos, ja, šajā gadījumā ir pakļauts gaisa piesārņojuma iedarbībai, māte turpina smēķēt, tēvs smēķē, tad bērns dzīvo varbūt mājā ar krāsnes apkuri un sliktu ventilāciju. Principā arī globāli faktori to var ietekmēt. Ja lielpilsēta ar augstu gaisa piesārņojuma līmeni, par laimi varbūt Latvija nav tā zeme, kur gaiss būtu ļoti piesārņots, bet Rīgā ir zināmas problēmas ar putekļu daļiņām, arī ar degvielas izplūdes gāzēm. Ja, piemēram, bērnam ir slikts uzturs, tad nelabvēlīga ģimene, būtībā visi šie faktori tikai pastiprina šo negatīvo ietekmi uz pacienta elpceļiem. Un būtībā viņš kļūst gatavs jau minētajai slimībai, par kuru mēs tikko runājām, hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai, īpaši situācijā, ja kaut kādā savā nelabvēlīgā dzīves brīdī arī sāk smēķēt cigaretes. Un šeit mēs jau sākam saprast šo te tēvu grēku nozīmi, ja, kā tas ietekmē pacienta dzīves, jūsu bērnu, varbūt mazbērnu dzīvi, un ka slimības patiesībā var sākties ļoti agrīnā vecumā. Un kas tad notiek turpmāk? Un šeit mēs nonākam pie acīm redzam fakta, ka ne visi bērni, pusauģi, jaunieši atrodas vienā starta pozīcijā. Un kas tad notiek ar pacienta plaušām turpmākās dzīves laikā? Ja, to atkal mums parāda šie pētījumu rezultāti. Ja, šajā gadījumā demonstrē tā saucamās plaušu funkcijas trajektorijas. Tad kā tad dažādiem cilvēkiem šīs plaušas turpmākās dzīves laikā uzvedās. Sāksim varbūt ar zaļo līkni, ko jūs redzat grafikā. Tad būtībā tā ir norma. Tas atbilst šiem vidējiem rādītājiem populācijā. Un būtībā šajā grupā iekļausies proporcionāli lielākā daļa salīdzinot ar citām grupām cilvēku. Tad ir apmēram 40–50% no visiem iedzīvotājiem. Intriģējoši ir tas, ka apmēram varbūt 12, varbūt 15% plaušas ir lielākas, tā saucamās čempionu plaušas. Un šeit mēs atkal nonākam pie vecā stāsta par veco tēvu, kurš nodzīvoja smēķēdams līdz 90 gadiem. Tad šis ir varbūt viens no faktoriem, kas noteica šī vectēva izteikto izturību pret slimībām un pārsteidzoši lielo dzīvību neatkarīgi no kaitīgiem faktoriem. Tad būtībā, lai nosmēķētu čempionu plaušas, jāpieliek daudz lielākas pūles. Tad šis ģenētiskais mantojums mūs pasargā no tā,
ka mēs saslimsim ievērojami agrāk. Nu, un paliek pāri 3 scenāriji, tad, kad bērns, pusaudzis vai jaunietis atrodas šajā te zemajā starta pozīcijā. Tad skatāmies uz rozā līkni, tad sākotnēji zema, bet interesanti daļa no šiem te cilvēkiem, viņi iet paralēli normālajiem novecošanas scenārijiem. Tātad šī līkne ir paralēla šai zaļajai līknei, normai. Sarkanā ir vispārsteidzošākā, jo par to patiesībā brīnījās pat paši pētnieki, ka tāda cilvēka grupa ir. Tad viņi startē no zemes pozīcijas. Sākotnēji šie vidējie rādītāji ir ievērojami zemāki, bet agrīnā vecumā plaušas strauji aug un būtībā viņi panāk šo vidējo grupu un turpmāk tad dzīvo tālāk, noveco atbilstoši šai te normālajai trajektorijai. Nu un visbeidzot, tie, varētu teikt, tie, kas atrodas vissliktākajā situācijā, zilā līkne, tad bērns vai jaunietis vai zīdainis, kas nonāk šajos nelabvēlīgajos apstākļos, sāk smēķēt, varbūt pat agrīnā vecumā. Tad būtībā viņš jau strauji zaudē šo te savu agrīno nabadzīgo kapitālu un iedzīvojas slimībā, kas noved viņu kapā. Tātad vēlreiz, šeit jūs redzat piemēru, ka gatavība hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai tiek iemantota jau agrīnā bērnībā un noved līdz nāvei. Es nepārspīlēju, tad ne tikai no plaušu slimībām, bet arī no citām iekšķīgajām slimībām. Tātad katru dienu, varbūt klausoties radio vai televīziju vai, piemēram, scrollējot savu mobilo telefonu, mēs uzduramies informācijai par dažādiem riska faktoriem, piemēram, holesterīnu, piemēram, paaugstināt asinsspiedienu, piemēram, cukuru diabētu, kas noved pacientu līdz slimībai, komplikācijām un nāvei. Bet, ja mēs skatāmies uz plaušu funkciju, plaušu tilpumiem, šiem te elpceļu izmēriem, tad patiesībā tas ir nemazāk būtisks faktors, kas ietekmē pacientu dzīvību. Būtībā pētījumi liecina, ka tas ir neatkarīgs citu faktoru neietekmēts nāves risku paredzošs faktors, jeb marķieris. Un tas nosaka iespēju nomirt ne tikai no plaušu slimībām, kas liktos pilnīgi loģiski, bet arī no sirds asinsvadu slimībām, arī no vielmaiņas slimībām, arī no onkoloģiskām slimībām un vispārējām. Kad es uzsāku pētīt šo te jautājumu, kad gatavoju savu pirmo lekciju, tas bija 2009. gadā, es uzdūros vienai publikācijai, kura man būtībā ļoti pārsteidz. Tad ko mēs redzam šajā te grafikā? Tad mums ir pacienti, 1623 vīrieši, vecumā no 49 līdz 50 gadiem. Viņi tika novēroti 26 gadu ilgā laika periodā, izejot no tā dalīti grupās, kas tad ar viņiem notika atkarībā no tā, kāda bija viņa plaušu funkcija, kāds bija šis te forsētais izelpas tilpums šajā te dzīves periodā. Un skaidri mēs redzam situāciju. Ja pacientam ir 89 vai 100% plaušu funkcijas rādītāji, tad viņu iespējas izdzīvot ir lielākas nekā tiem, kuriem plaušu rādītāji ir zemāki. Bet kas man šokēja visvairāk, izrādās, tad tie, kuriem ir čempioni plaušas, tad vairāk kā 112% grupa šajā te grafikā, viņi izdzīvo ilgāk, vairāk, tad viņi saslimst retāk. Un arī turpmāko šo te pētījumu dati pierādīja šo te teoriju vai koncepciju. Tad 3 lielos epidemioloģiskajos pētījumos, kuros katros bija iekļauti vairāki tūkstoši pacienti.
bija pierādīts, ka tiem, kuriem šis plaušu rādītājs ir zemāks par 80%, tad viņu iespēja nomirt no plaušu, vai sirds asinsvadu vai metabolas slimības bija 2,3 reizes lielāka. Tad aptuveni 10 gadus ātrāk, tad viņi saslima ar pirmo hronisko iekšķīgo slimību. Un attiecīgi, ja mēs paņemtu divus šādus te cilvēkus vienā vecumā, tad šiem te, kuriem plaušu funkcija bija zemāka, viņiem bija vairāk šīs hroniskās slimības šajā te dzīves brīdī. Tad tas sasaucās ar to, par ko mēs runājām iepriekš, ka jebkuram smēķētājām dzīves ilgums ir vismaz 10 gadus īsāks, un 10 gadus agrāk viņš saslimst ar savu pirmo hronisko slimību. Tātad būtībā, un atkal, ja mēs salīdzinām smēķētājus ar nesmēķētājiem šajā pētījumā, tad smēķētājiem šis risks bija 2 reizes augstāks. Un, protams, rodas loģisks jautājums, vai mēs reālā dzīvē varam prognozēt šos riskus. Un patiesībā tas ir pavisam viegli, un tas ir lēti. Izmērot plaušu funkciju, veicot standarta izmeklējumu, spirogrāfiju, mēs to varam paveikt. Būtībā, ideālā gadījumā, ja mēs skatītos tādā ideālā pasaulē, kur viss ir iespējams, tad tas būtu vēlams veikt jau bērniem no 6 gadu vecuma. Kāpēc no 6 gadu vecuma? Tāpēc, ka šajā vecumā ir pirmo reizi iespējams veikt pareizi kvalitatīvu šo plaušu funkcijas spirogrāfijas mērījumu, jo šeit ir nepieciešama zināma pacienta sadarbība. Un arī jebkuram smēķētājam vai jebkuram cilvēkam, kuram ir elpceļu simptomi, tad būtu ieteicama spirogrāfija. Izmeklējums ir pieejams praktiski visur, pie jebkurā pneimonologa, bieži vien ģimenes ārsta praksē. Tad arī var doties uz šo izmeklējumu, paņemot ģimenes ārsta nosūtījumu, tad būtībā veikt to bez maksas. Izmeklējums, vēlreiz uzsvēršu, ir lēts. Es esmu savā praksē redzējis ļoti daudz cilvēkus. Viņi regulāri, reizi gadā, varbūt reizi 2 gados speciāli, pat bez īpašām sūdzībām, slimības simptomiem, dodas uz laboratoriju, nodod asins analīzes. Viennozīmīgi var apgalvot, ka pilna asins aina un tāda pamata bioķīmijas testi viņi maksās dārgāk nekā spirogrāfija. Bet laiks nestāv uz vietas. Medicīnas zinātne un tehnoloģijas virzās uz priekšu šajā jomā, un pēdējos gados mūsu praksē ir ienākusi jauna metode, jauna plaušu izmeklēšanas metode, jeb veids, tā saucamā oscilometrija. Un kāpēc viņu ir vērts pieminēt? Pirmkārt, tad viņa nodrošinās daudz ātrāku rezultātu. Tas nozīmē, mēs pamanīsim izmaiņas pacienta elpceļos ievērojami agrāk. Tad loģiski smēķētājs, kurš dodas uz šo izmeklējumu, arī daudz agrāk mēs varam pamanīt šīs izmaiņas plaušās. Situācijā, kad spirogrāfijas rādītāji būs pilnīgi normāli. Tātad, ja jūs smēķējat 20 un 30 gadus un jūs esat gājis pie ģimenes ārsta vai speciālista un spirogrāfijas dati ir normāli, tas nenozīmē, ka nekas jūsu plaušās nenotiek. Un tagad parunāsim par pozitīvām lietām, kas tad notiek atmetot smēķēšanu. Un atkal lūkšu pievērst uzmanību grafikam, mēs atkal atgriezīsimies pie lielajiem datiem, pie pazīstamajiem attēliem. Pirmkārt, mēs redzam, ka ja cilvēks atmet smēķēšanu līdz 30 gadu vecumam, parasti gan cilvēks šajā vecumā, 20 gadu vecumā, īpaši neuztraucās par savu veselību. Bet ja mēs atmetam līdz 30 gadu vecumam, tad absolūti šīs izmaiņas ir minimālas. Tad praktiski mēs neredzam nekādu plaušu funkcijas deficītu. Jau neliels deficīts, bet arī varbūt ne ļoti izteikts, ja atmet līdz 40 gadu vecumam. Un tālāk mēs redzam progresējošu plaušu funkcijas zudumu, ja atmet pēc 40 gadu vecuma, un, protams, šie rezultāti
Ja, šī apakšējā līkne mums demonstrē ir vissliktākie situācijā, kad cilvēks turpina smēķēt. Tātad atceramies varbūt šos te kritiskos ciparus, šos te kritiskos dzīves brīžus. Atceramies šīs 11 minūtes, kas samazina dzīvi ilgas, izsmēķējot vienu cigareti. Un atkal šajā te attēlā, šajā grafikā mēs ļoti labi varam redzēt to, ka jauns cilvēks, jā, viņš lielā mērā spēja kompensēt šīs te problēmas, jā, šo te oksidatīvo stresu, jā, ko rada cigarešu smēķēšana. Šīs izmaiņas ir minimālas, turpretīm, jo mēs paliekam vecāki, jā, jo situācija pasliktinās, tad īpaši pēc 40 gadu vecuma, un galu galā, jā, būtībā mums ir neatgriezenisks šajā gadījumā plaušu funkcijas deficīts. Tad, ko darīt šajā situācijā? Nu, pirmkārt, ja ģimenē ir bijis smēķētājs, kurš ilgstoši ir slimojis ar plaušu slimību, ja bieži vien pacienti neatcerās. Ja, atcerās, tēvs smēķēja un viņam bija slimas plaušas, ja, bet nav zināma šī diagnoze, bet īpaši situācijā, kad ir bijusi HOPS, jeb hroniskas obstruktīvas plaušu slimības diagnoze, tad noteikti vajadzētu padomāt, vai ir vērts uzsākt smēķēt. Un kur tad paliek šis te sots par tēvu grēkiem? Nu, tad iedzimtība ir lieta, ko mēs nevaram mainīt. Un hroniska obstruktīva plaušu slimība, kā mēs redzējām, tiek pārmantota. Tad vecāki nodod šos te gēnus saviem bērniem. Un tomēr tas vēl nav viss, pastāv vēl viens cits veids, kā nodot šo slimību saviem pēcnācējiem. Un šis veids, jeb mehānisms, ir tā saucamā epigenomika. Kas ir epigenomika? Šis vārds sastāv no divām grieķu vai sengrieķu valodas vārdiem. Tad epi, kas nozīmē virs, uz, papildus vai pāri, un genomika. Tad zinātne par genomu, tad par visu šo te gēnu kopumu. Nu, ja mēs tā vienkārši saliekam kopā šo vārdu, tad tā ir zinātne vai nozara, kas pēta, kā organismā tiek regulēta gēnu darbība. Tad nemainot pašu DNS kodu. Tad vienkārši salīdzinājums var būt tāds, ja mēs salīdzinām ar lasīšanu vai grāmatu, tad genoms būtu grāmata, tie burti, tas ir teksts, un epigenomika būtu kaut kāda izceltas rindkopas vai vārdi, būtu treknā tekstā nodrukāti, ja, tad dažādas norādes tekstā vai piezīmes, ja, tad kurām pievērst uzmanību, un attiecīgi tās, kas nav izceltas, tad izlaist. Tad būtībā epigenomika palīdz saprast, kāpēc daži gēni ir ieslēgti un darbojas, bet citi ir izslēgti un nedarbojas. Tad būtībā vecāki var nodot gēnus, nodot šo te slimību, bet slimība neizpaužas situācijā, kad šie gēni ir neaktīvi un netiek ieslēgti. Un smēķēšana, cigarešu smēķēšana ir viens no tiem veidiem, kā šos te negatīvos gēnus ieslēgt un tad radīt pakāpeniski šo slimības attīstību. Un ja, šos gēnus, šo epigenētiskos mehānismus, tad mēs varam nodot saviem pēcnācējiem. Tad teorētiski var saslimt jūsu bērni, jūsu mazbērni. Ja, tad līdz 3. un 4. augumam, ja, kā teikt šajā te Mūzes grāmatā. Tad varbūt finalizēsim šodienas stāstu ar to. Nu, pirmkārt, varbūt labāk nesākt smēķēt, ja, jo 80% smēķētāji viņi atzīst, ka labāk nebūtu sākuši. Un vēlreiz uzsvēršu, ka nekad nav par vēlu atmest un sliktākajā situācijā varbūt izvēlēties kādu alternatīvu. Tad, ja atkārtoti un gadiem ilgi nav izdevies atmest smēķēšanu, vai vēl labāk, es domāju, ka jūsu stāsts, mūsu stāsts šodien jūs pārliecināja
Un atcerieties, ka Premium Quit programma varētu jums ļoti labi palīdzēt. Paldies par uzmanību šodien!